Mēs atrodamies Valsts sociālā aprūpes centra Rīga, aprūpes centrā, kurā dzīvo bērni ar īpašām vajadzībām. Lielākā daļa, teiksim, 75% ir sociāla riska bērni ar tiem piestāvošām dažādām slimībām, kas arī ir daudzkārt, kā saka, tautā uz nervu pamata, ka bērns ir mētāts tur, un šī nedrošība un nav piesaistas vienam cilvēkam, ja, arī viņi veido kā bērnu ar emocionāliem traucējumiem. Tā kā pie mums atrodas ļoti smagi bērni ar ļoti komplicētām, gan iedzimtām, gan iegūtām patoloģijām, ir svarīgi viņus diezgan bieži kontrolēt. Un šīs kontroles ir saistītas gan ar laboratoriskiem izmeklējumiem, gan arī ar speciālistu slēdzieniem. Tad mums atbrauc alergologs, teiksim, ar šo busiņu, un 25 bērnus paskata vienā dienā šādus. Ja? Tas ir mums tik liels atvieglojums, un tāda drošība garantē, ka viens no vadošiem Latvijas speciālistiem atbrauc un pasaka savu viedokli, tālāko taktiku, kā rīkoties. Viņi abi ir tādā vecumā, gada vecam bērnam valstiski ir vajadzīga šī acu ārsta apskate. Tādēļ, ka tas ir vajadzīgs profilaktiski, lai uzzinātu, vai bērniņš ir vesels. Tā kā abi ir bijuši sociāla riska ģimenēs, tad, protams, kad nav viņi skatīti līdz tam, viņa acārsts skata pirmo reizi un dod savu slēdzienu, kā tas būs turpmāk. Tātad bērniem tas bija ērti, patīkami, pozitīvi, viņi šādu pieredzi ieguva, un arī no manas puses atkal ir vērtīgi, ka man ir skaidrība par bērnu veselības stāvokli. Visa šī komanda ir ļoti motivēta uz labdarību, un es tā kā no viņiem vēl mācos šo lielo vēlmi palīdzēt. Ja? Viņi, acīm redzot, ir iekšējs komandas darbs, ka viņi atbrauc ar šo lādiņu pozitīvo. Ja? Un pēc šī apmeklējuma man tiešām pēcpusdienā es jūtu, pat ja mēs ticam, ka tā vide ir attīrīta, viņa ir tīrāka, kā bija no rīta. Ja?